Šobrīd man uz terapiju nāk vīrietis, kuram šobrīd klibo attiecības, principā uz šķiršanās slieksni. Dēļ šīm attiecībām viņam bremzējas finanses, ir nesakārtota nodokļi, grāmatvedība. Un dēļ tā visa kopumā arī jūk veselību. Tātad visas šīs trīs lietas, gan attiecības, gan veselība, gan finanses, ir apdraudētas tikai un vienīgi šī cilvēka mentālās veselības pēc. Un mēs zemapziņas terapijā to arī veiksmīgi atrisinājām. Nonācām bērnībā, kur viņš skatās uz saviem vecākiem, un konkrēti viņš skatās, kā tēvs dara pāris viņa mātei, un tā kā viņam māte ir drošības aspekts, jeb galvenais drošības mīlestības avots, viņš kā bērns pieņēma lēmumu vienmēr palīdzēt un glābt. Bet tajā brīdī, kad viņš pieņēma lēmumu, bija ļoti maz gadi, 4 līdz 6 gadi. Tajā brīdī viņš uzņēmās atbildību, kuru viņš nespēja izdarīt, viņš nespēja to izpildīt. Un šī atbildības uzņemšanās rada viņām skādi dzīvē tieši no sievietēm. Viņš izvēlās tādas sievietes, kuras viņam dara pāri. Dēļ šīs atbildības, kuru viņš uzņēmās bērnībā, šis cilvēks nespēja būt vīrietis blakus jebkurai savai topošajai sievietei. Viņš vienmēr sevi liek zemākā pozīcijā, un tādēļ izdeg, un tādēļ slimo, un tādēļ nav naudas. Bet mēs to visu atrisinājām čidā.